mani sauc Imants, nu, un sunīti sauc Džipo. Nu, draudzība, kas sākās tā, ka es viņi meklēju vilciņu un gribēju baltu, un kā reiz arī dabūju baltu tieši, vai ne? Nu, un draudzība jau, kā saka, kur saimnieks tur suns, kaut vai ugunī, vai ne? Nu, šis īpaši izcils suns. Nu, ja viņam ir 10 gadi jau, palika šogad, jā, tā kā tieši 17. jūlijā, nopirkam skaistu tortīti, kā saka, jā, pa godu apaļajā jubilejā un riktīgi nosvinējam, jā. Kaķīts ir jaunāks, kaķīts ir pusotru gadu vecs, kaķīts sauc Bello. Nu, viņi ļoti draudzīgi, jā. Tikko kaķīti atved mājās, vai ne, tā kaķītis sāk jau Džipo tā kā komandēt. Džipo jau saprot, ka mazāks nekad neaiztiek, kaķus neaiztiek, suņus neaiztiek, vispār, vai ne. Un ja gadās kāds nikns suns, tad viņš tā kā saka, pagaida, kamēr tas patrako, pagriež galviņu, vai ne, un tad tā lēnām iet prom, kamēr viņš novirz uzmanību, un tad viņš aizskrien projām, tā kā viņš ir, nu, supergudrs tādā ziņā. Viņš, piemēram, ļoti labs sardziņš ir, ka, piemēram, mēs braucam, vai kā viņš mašīnu sargā, un tā vēl tāds gadījumi vairāki bijuši, piemēram, vienas pastāstīšu, kas nesen bija. Mēs braucam uz ceļu iznāk 2 tādi lieli huļigāni, kā saka, iedzērušies un nostājās ceļā, un nelaiž it kā garām. Un es tā pabraucu garām, un tad viņš pusi mašīnai pa stiklu. Un es apstājos, un es pateicu Džipo, un tad viņš tā kā nāca klāt uzreiz, un Džipo, kā metās viņam virsū, tad viņš atsprāga un nokrita pilnīgi uz dibeni, zemē nokrita no bailēm. Jā. Un vēl viens tāds gadījums šovasar bija aizved Džipo peldināt, un te nāk arī 4 gabali, kā tāds sadzērušies, kā saka, oi, pārējiem, pat bija zīmenās, lai aizved viņus, vai ne? Es atkal pateicu Džipo, un viņi jau tā kā grasījās kārt mašīna, un arī tāds pats variants bija, ka viņi atsprāga atpakaļ, un it kā tā, jā, tā kā nu, viņš sliktīgs tāds supergudrs un sardziņš, un vecāki viņam nākuši no Ziemeļkanādas, bet nu, tagad viņš skaitās, saka, Šveicis, baltais Šveicis, aitas suns it kā tagad, jā. Bet, ka es viņu pirku, dabūju, tad viņš skaitījās Kanādas baltais vilks. Jā, nu tā kā nezinu, kāpēc viņi pārdēvējuši tā ir. Džipo nemēģina paņemt brīvsoli dažkārt? Nē, to gan viņš nekad neizdarīja. Vienīgais kādu, ko viņš vēl izdarījis, ir 2 reizes tādas lietas izdarījis. Atbraukt ciemiņu, un es uzklāju galdu, salīju gaļiņas, bet uz tādu zem galdu, ja? Un pats aizgāja prom. Un nāk pēc kādu laiku ciemiņos sasēdušies pie galda, skatos, domāju, kā tad ciemiņi tik ātri jau to gaļu apēduši, vēl no vīni iesākuši zert nekā. Nu, pēc tam es sapratu, kā saka, laikam jau tomēr vilciņš kā izdarījis. Jā, tā vienreiz izdarīja, un vēl vienreiz ātrāk, kāds 3-5 gadus atpakaļ. Bet tie vienīgie, viņi nedara, bet nu, es jau nesodīju par to, tāpēc, ka nu, tas bija zemi galda stāvēja, un neviens nebija, un tas viņam bija laikam tik liels kārdinājums, ka no tā nevarēja atteikties. Jā.